šo grāmatu paņemot rokā un viņu lasot, mēs varam izlasīt tekstu vienā līmenī, otrā un trešā. Kas ir šie 3 līmeņi? Pirmais ir tīri vēsturiskais līmenis, faktu līmenis. Mēs lasām par kādiem konkrētiem notikumiem, konkrētā laikā. Mums tur atklājas, konkrētais kultūras un attiecīgā laikmeta fons ar visām savām niansēm un atšķirībām no šodienas. Un, kā jau teicu, mums pietrūkstot šīm specifiskām zināšanām, tas teksts varbūt nāks grūti saprotams, bet, kā jau teicu, tajā tomēr mēs varam atrast kaut kādas vispārīgas noderīgas atziņas. Jo tekstam vienmēr ir arī otrs līmenis. Un tas ir tāds, ja tā varētu sacīt, vispārējais līmenis. Katrā stāstā, katrā notikumā, ja tā varētu teikt, kā jebkurā stāstā, ir iekšā kaut kāda sava morāla, kaut kāda sava tāda vispārēja ideja, vispārēja. No tā var izdarīt kaut kādus vispārīgus secinājumus, kaut kādus principus, kā lietas pasaulē notiek. Un mēdz pat sacīt visnotaļ radikāli, ka nav tādas situācijas cilvēka dzīvē, kuru tādā vai citādā veidā mēs nevarētu ieraudzīt Bībelē. Kā lai par kādu situāciju mūsu dzīvē būtu runa, kaut kādu vismaz tipoloģisku atspoguļojumu mēs Bībelē ieraudzīsim. Jo Bībele ir grāmata par cilvēkiem. Bībele ir grāmata par cilvēkiem un par Dievu. Kāda izvēršas mūsu dzīve bez Dieva, kāda var izvērsties mūsu dzīve ar Dievu, un kāda ir mūsu reālā dzīve, kad mēs mēģinām būt kopā ar viņu. Lūk, šos ļoti būtiskos procesus mēs varam Bībelē ieraudzīt. Un kā jau mēs to runājām, atcerieties, mēs jau neesam ārpus tā visa. Pat ja mēs to neapzināmies, mēs jau esam iesaistīti tajos procesos. Tās fundamentālās lietas, par kurām runā Bībele, mēs jau neesam ārpus tām. Citiem vārdiem, arī mēs esam ierakstīti Bībelē iekšā. Protams, tas nebūs tā, ka satura rādītājā es atradīšu stāstu par Kasparu Semenoviču, ja? Bet es lasu par cilvēkiem. Un tas ir stāsts lielā mērā arī par mani pašu. Grāmata, Bībele kā spogulis, kurā mēs drīkstam ieskatīties un ieraudzīt arī pašu savu dzīvi. Un arī savas attiecības ar līdzcilvēkiem, beigās ar Dievu. Un te atklājas visbeidzot arī trešais līmenis, un proti personīgais. Lasot veco vai jauno derību, mēs varam izlasīt ne tikai konkrētu notikumu, mēs varam izsecināt ne tikai kaut kādu vispārēju principu vai atziņu, vai morālu, bet mēs varam piepieši saprast, bet tas ir par mani. Es esmu šajā situācijā, es esmu tas cilvēks, es pat izlasīju atbildi uz savu jautājumu. Es izlasīju atbildi uz to, kādā situācijā esmu nonācis pats. Un šādi momenti ir ļoti tādi iedvesmojoši vai tādi atspirdzinoši vai tādi iedrošinoši. Jo mēs saprotam, Bībele nav vienkārši tur vecas pasakas vai kaut kādi tur seni eposi vai seni stāsti vai kaut kāda veca vēsture, kur, akurāt nav ko darīt, gribās vakarā nevar aizmigt, tad paņems palasīt Bībeli. Uzreiz pēc 5 minūtēm garzēm, ja? Bet, ka Bībele var būt viena ļoti aktuāla grāmata, kura runā uz mani ļoti, ļoti personīgi. Piemēram, vecā derība ļoti daudz runā, viens no centrālajiem personāžiem vecajā derībā ir ķēniņš Dāvids.
ķēniņš Dāvids, kurš dibina Jeruzalemi, kurš ir viens no labākajiem izredzētās tautas valdniekiem, kurš ir kļuvis jau arī par tādu simbolu, par tādu iemiesojumu taisnīgumam, vislabākajam, tā sakot, kas ir bijis. Lai gan Dāvids pats kā cilvēks jau, protams, nebija ideāls. Un tā arī, starp citu, ir viena ļoti tāda veselīga nianse, kuru ir vērts pamanīt. Jo tad, kad mēs runājam par Bībeles cilvēkiem, mums ir tāda tendence iedomāties, ka tie jau ir cilvēki, kuri piedzīvoja Dieva atklāsmi, tur kaut kādi vecās derības, tur lielie patriarhi, tā sakot, kaut kādi vecās derības lielie cilvēki, par kuriem tur raksta, ka Dievs viņam teica, un viņš tur dzirdēja, un tā, un mums liekas, tie ir tādi pārcilvēki, ja? Bet, kad mēs lasām par viņiem, viņi ir tik cilvēciski, tik grēcīgi, kā mēs, tikpat grēcīgi, kā mēs, ar savām kļūdām, ar savām vainām, ar saviem vājumiem, ar savu kaut kādu kaut kādiem brīžiem dīvainiem gājumiem, ja? Absolūti cilvēciski. Un tas ļauj saprast, ka Dievs nemeklē kaut kādus supermeņus, viņš nemeklē kaut kādus supervaroņus, viņš nedarbojas ar kaut kādiem gigantiem vai nezinu, kaut kādiem tādiem. Viņš darbojas caur cilvēkiem, caur parastiem cilvēkiem. Jā, viens no praviešiem ir ar tādu, zināmu galma izcels, bet viens no praviešiem ir gans, piemēram. Ja? Viens no evaņģēlija rakstītājiem ir smalks vīrs, ārsts, ļoti prestižs. Viens ir zvejnieks. Ja? Viens no evaņģēlija rakstītājiem ir muitnieks. Ja? Kā jau mēs te runājam par muitniekiem. Ja? Neko labu no viņiem nevar gaidīt. Ja? Respektīvi, caur ārkārtīgi dažādiem cilvēkiem Dievs darbojas. Un tas netraucē viņam darboties. Tā kā mums atliek nevis sacīt, nē, tur ir labāks kāds, bet mums atliek būt atvērtiem, lai mēs arī paši varētu daudz ko piedzīvot. Ķēniņš Dāvids tātad, viena no centrālajām figūrām vecajā derībā. Viens no stāstiem, viens no notikumiem, kas norisinās, ir ķēniņš Dāvids staigā kādu dienu pa pili, pa savu terasu un skatās, ierauga piepēši nejauši. Viena sieviete mazgājās, baigi smuka, ja, kā mēs te runājām. Ja. Smuka. Dāvids prāt arī smalkāk izteikties. Ja. Viņš arī rakstīja daudz psalmus, viņam bija tāds dzejnieku dāvans. Un viņam tik ļoti iekārojās, viņam ir tā sajūta, viņam vajag šo sievieti. Ja. Viņš tagad noskaidro, kas ir viņas vīrs. Viņas vīrs izrādās ir viņa viens no karavadoņiem. Ko darīt? Kā reizi mums ir kariņš ar vienu no kaut kādām tautām, ja? Tad aizsūtam viņu ar armiju, ja, kariņā. Un Dāvids sarunā ar kaut kādiem vīriem, viņš lai ziniet, kaujas laikā nepiesacīt viņam aizmuguri, ja? Un skaties, kā reizi karavadonis krīt, ja, grūtā cīņā, kā varoni mēs viņu godinam un pieminam, un protams, viņa sieva ļoti sēro, un valdniekam lūs sirds skatoties uz to. Viņš dodas mierināt sērojošo apraiti, ne? Un kam tad nepatīk, ka pats valdnieks pievērš uzmanību. Ja? Tādā veidā Dāvids viņu iebrīst. Bet Dāvida laikā darbojas pravietis Nātans. Tātad Dieva vīrs, kas ir īpaši jūtīgs pret to, ko Dievs saka un kā Dievs grib redzēt lietas. Un Dāvids vienu dienu Nātans atnāk pie Dāvida un saka, Dāvidi, ļauj, es tev izstāstīšu vienu stāstību. Viņš saka, iedomājies, ir bagāts vīrs, kuram netrūkst lopu, ganāmpulki, tūkstošiem, tur vispār nevar saskaitīt.